Koksne ir ne tikai izejmateriāls, bet arī materiāls pats par sevi. Mums ir gan laboratorijas iekārtas, gan pilotiekārtas materiālu ražošanai, kas dod lielāku potenciālu inovatīvo produktu pārnešanai rūpnieciskā mērogā. Speciāli ir izveidotas kondicionēšanas telpas koksnes paraugu sagatavošanai eksperimentiem. Lai veiktu dažādus koksnes pārstrādes procesus pusrūpnieciskā līmenī, izmantojam daudzfunkcionālo modificēšanas iekārtu, kurā var veikt termisko modificēšanu, vakuma spiediena impregnēšanu, apstrādi ar karstu eļļu un citus procesus. Neliela tilpuma impregnēšanas autoklāvs tiek izmantots sākotnējai procesu un materiālu optimizācijai. Hidrolisko presi ar iebūvētu termostatu un automatizētu vadību izmantojam presētu koksnes kompozītu materiālu, piemēram, saplākšņa, līmētās koksnes, sendviča tipa materiālu, kokskaidu un kokšķiedru plākšņu iegūšanai. Tā kā daudz mūsu izstrādātie materiāli ir paredzēti izmantošanai būvniecībā, svarīgi ir izvērtēt to mehāniskās īpašības, lai nodrošinātu precīzus mērījumus liece, spiede, stiepe, bīde, vērpe un cietība var tikt testētas ar vispiemērotāko no 3 materiālu testēšanas iekārtām, kuras atšķiras ar maksimālo slogošanas spēku. Trieciena izturība tiek analizēta ar universālu svārsta trieciena testēšanas iekārtu. Nedestruktīvai elastības īpašību izvērtēšanai tiek izmantota iekārta, kuras darbība balstās uz impulsa ierosināšanu. Virsmas enerģija, slāpēšanas leņķis un adhēzijas stiprība, kā arī izmaiņas šajās īpašībās dažādu ietekmju rezultātā tiek izvērtētas ar kontaktleņķa mērīšanas iekārtu un tensiometru. Koksnes sugu atpazīšanai, materiālu struktūras raksturošanai, trupas sēņu izpētei un biodegradācijas procesu vizualizācijai mikrolīmenī izmanto gaismas mikroskopus. Savukārt skenējošais elektronu mikroskops nodrošina augstas izšķirtspējas struktūras raksturošanu submikroskopiskajā līmenī. Lai izvērtētu materiālu izturību reālās vides apstākļos un lai noteiktu paredzamo produktu kalpošanas laiku, veicam trupas un pelējumu sēņu laboratorijas bioloģiskos testus. Lai izvērtētu izturību pret dažādiem vides faktoriem, tiek izmantotas pātrinātās novecošanas iekārtas, kuras ļauj pētīt saules gaismas, lietus un rases nodarītos bojājumus īsākā laika periodā, nekā tas notiek dabā. Klimata iekārtas tiek izmantotas, lai stimulētu dabiskās mitruma un temperatūras svārstības, kas ļauj ātrāk un kontrolēti pārbaudīt materiālu izturību apstākļos, kas ir pietuvināti reālajiem kalpošanas apstākļiem. Tirgu esošiem produktiem mēs veicam arī novecošanas un bioloģiskās izturības testus reālos āra apstākļos. Lai izvērtētu produktu ietekmi uz vidi, mēs izmantojam vienu no pasaulē vadošajām dzīves cikla analīzes programmām SIMAPRO, kas ietver jaunākās zinātnē balstītās metodes un datubāzes izstrādāto produktu, materiālu un tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanai.